Latvija ir spērusi lielu soli uz priekšu, jo tikai nesen tika atklāts vienīgais nacionālais cilmes šūnu centrs. Marta beigās, pēc veiksmīgas certifikācijas no Zaļu valsts aģentūras, atvēra durvis jaunā nodaļā IVF klīnikā ietveros. Tas ir biotehnoloģijas un cilmu šūnu centrs, kuru mēs nodarbosimies ar cilmu šūnu glabāšanu un tālāka dzīve terapiju. Cilmes šūnas ir dzīvības pamats, uz kuru tiek būvēts viss cilvēka organisms. Tās var nosaukt par visu cilvēka audu un orgānu priekštečiem un jaunu šūnu piegādātājiem. Tad, kad cilvēki dzird vārdu cilmšūnas, viņi uzreiz domā par kosmosu vai par tālāko nākotnē. Bet cilmšūnas tas ir mūsu tagadne. Cilmšūnas tas ir šūnas, kuri ir pamata mūsu organismu. No cilmšūnām attīstās mūsu organismu. Cilmšūnas tas ir šūnas, kur iet palīga, ja kaut kas slikts notiek organismam. Ja, piemēram, ir saslimšana vai notiek bojājumi. Cilmšūnas tas ir šūnas, kuri palīdz mums dzīvot ilgo, laimīgo dzīvi. Dzirdētais nav zinātniskā fantastika, un tas ir fakts, ka cilmes šūnas ir atrodamas visos cilvēku orgānos un audos visa mūža garumā. Taču šo šūnu klātbūtne un diferenciācijas spēja ir ievērojami augstāka tieši jaunā organismā. Lielākā cilmes šūnu rezerve atrodas jaundzimušo ķermenī. Šobrīd pasaulē izmanto 3 veidus, kā iegūt tik ļoti vērtīgās cilmes šūnas. Cilmšūnas pirmkārt, viņi esat dažādas un ir zināmas 3 lielas cilmšūnas grupas. Pirmās tas ir hemopoētīski, tie, kuri satur asinīs vai kaula smadzenēs. Otrā grupa tas ir mezenhimāla šūnas, kuras satur citas orgānus un audi. Un ir virspusējas cilmšūnas fibroblāsti. Pat laban lielāku aktualitāti ietver pirmās grupas jeb hemopoētisko cilmes šūnu saglabāšana. Šīs šūnas ir iespējama iegūt no nabasaitas asinīs, un tas skaitās vislabākais avots, tāpēc, ka tās šūnas koncentrācijas un potenciāli šim šūnām vislielāka uzreiz pēc bērna piedzimšana, un, protams, viņas var iegūt arī kaula smadzenēs pieaugušam cilvēkam. Bet šīs manipulācija ir krietni traumatiska un, protams, koncentrācijas tām šūnām ir mazāka nekā nabasaitas asinīs. Mūsdienu medicīnā cilmes šūnu iegūšana bērnu piedzimšanas brīdī tiek uzskatīta par prioritāti. Jau šobrīd cilmes šūnu izmantošana ir daudzsološa iespēja vairāku slimību ārstēšanā, ar kurām cilvēks sastopas visas dzīves garumā. Vairāk kā 40 saslimšanas ir veiksmīgi patreiz ir ārstējami ar cilmšūnu palīdzību, tieši ar asins cilmšūnām, kuri ir dabujami no nabasaites. Pirmkārt, tas ir onkoloģiskas saslimšanas un pārsvarā onkoloģijas, kas ir saistīta ar asinīm, leikozi, limfomas un tā tālāk. Tas ir aknu saslimšanas, piemēram, hepatīti, toksiski hepatīti vai sekas, kas paliek pēc B un C hepatīta ārstēšanai. Ar cilmes šūnu palīdzību var ārstēt arī dažādas neiroloģiskās saslimšanas, Alzheimera slimību, bērnu cerebrālo saslimšanu un citas. Būtiski ir tas, ka nabasaites asinis cilmes šūnās var iegūt tikai vienu reizi dzīvē, bērna dzimšanas brīdī pēc nabasaites pārgriešanas. Process pats par sevi ir sarežģīts un prasa izglītotu personālu un pietiekami dārgu iekārtas, kuri nodrošinā šo procesu. Un tad, kad asins ir savākt no dzemdētājiem, viņš ir transportējams klīnikam. 24 stundu laikā šīm asinīm jābūt apstrādātām ar speciālam aparātiem, kuri izdala tas cilmšūnas. Nabasaites asins cilmes šūnu iegūšanas procedūra ir nekaitīga gan jaunās māmiņas, gan jaundzimušā veselībai. Taču tās nākotnes potenciāls ir neaizvietojams un neatsverams. Kad cilmes šūnas ir nogādātas laboratorijā, sākas rūpīgs to pārbaužu cikls. Mēs nodrošinām procesu no pašas atvēršanas līdz laboratorijai ārkārtīgi sterilos apstākļos, kā arī produkts, jeb mūsu paraugs tiek apstrādāts ļoti sterilos apstākļos. Mēs izmantojam sistēmas, kas ir slēgtas, lai pēc iespējas paraugs nekontaktētos ar ārējo vidi.
un apstrādājot paraugu, lai nodrošinātu nākotnes izmantošanas parauga drošību, mēs noņēmam analīzēm arī parauga nelielas daļiņas. Cilmes šūnas pārbauda uz dažādām infekcijām un testē paraugu, vai tajā nav baktērijas. To nosaka ne tikai paraugā, bet arī mātes asinīs, lai gūtu papildus drošību. Tāpat arī nosaka cilmes šūnu daudzumu pašā paraugā. Mēs paraugu programmēti sasaldējam, mēs izmantojam speciālu iekārtu, kas lēni sasaldē paraugu līdz ļoti zemai temperatūrai, tādā veidā nodrošinot parauga šūnu dzīvotspējas saglabāšanos gan sasaldēta veidā, gan arī pēc atkausēšanas procedūras. Un, kad paraudziņš ir apstrādāts, paralēli notiek analīzes, mūsu paraudziņš tiek ievietots karantīnā. Tā kā atsevišķa krioduāra, jeb kriotanka, kur paraudziņš tiek glabāts, līdz mēs saņemsim analīžu rezultātus. Un tikai tad mūsu paraudziņš tiek ievietots mūsu kriobankā. Cilmes šūnām ir milzīgs potenciāls, un visā pasaulē lielajās zinātnes laboratorijās nepārtraukti tiek veikti šūnu tehnoloģiju izmeklējumi. Zinātnieki atrod arvien jaunas pielietojuma iespējas daudzu smagu slimību ārstēšanai. Jau ir pierādīts praksē, ka cilmes šūnu izmantošana ir efektīva pat tādā gadījumā, ja ar klasisko medicīnu nav iespējams palīdzēt. Saglabājot to cilmšūnu asinīs, mēs it kā palīdzējam nodrošināt veselību mūsu mazulītim, kas ir piedzimis šodien. Bet šīs asins var glabāt arī visu ģimeni. Ir speciālas metodes, ar kuru var nodrošināt un pārbaudīt sadarību starp asinīm un iespēju izmantot šīs asinītes arī tuvam radiniekam. Piemēram, māmai, pāpai, māsam, brālim vai vecvecākiem. Un pēc literatūras datiem ir zināms, ka sadarībā no asinīs, kas ir iegūta dzemdības laika un kas īstenībā pieder tam mazulītim, priekš vecākiem ir no 75 līdz 50% un vecvecākiem līdz 25%. Un tas ir liels ieguldījums ne tikai priekš šīs mazulīta nākotnē, bet arī visai ģimenei. Zinātnieki pēta cilmes šūnas, lai uzzinātu, ko vēl tās sevī slēpj, kā iemācīties šīs šūnas vēl labāk izmantot, taču ar jau sasniegto var izdarīt daudz. Tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot iespēju veikt ieguldījumu un pasargāt sava bērna un tuvinieku veselību nākotnē.